Īsnībā tas pārsteidzošākais bija, ka visvairāk tas bija darbs nevis ar bērnu, nevis es viņu mācīju, koriģēju un mēģināju kaut kā izveidot, pārveidot un uztaisīt par labāku cilvēku, bet tas darbs bija tieši man pašai ar sevi. Man tas ļoti pārsteidza, cik šī te audžu ģimenes būšana prasa tieši no manis. Jā, tāds darbs ar sevi. Es atklāju tādas lietas, par kurām es nezināju, ka man tādas ir. Un diemžēl tās ir ne tikai tās labākās, bet arī kaut kādas sliktās īpašības, kuras man likās, ka tādas jau nu gan man nepiemīt, bet arī tās izgaismojās. Un tas joprojām ir darbs ar mani, jo es sapratu, ja es pati netieku galā ar sevi, tad man nav ko bērniem dot. Jābaidās nav. Baidīties ir veselīgi, bet speriet šo soli, jo jūs nepaliksiet viens, jums būs atbalsts. Man tas ir mans atbalsta centrs, kas burtiskā nozīmē mani atbalsta pilnīgi visās dzīves situācijās, kas ir saistītas ar bērniņu, ar to, lai es būtu pēc iespējas labāks aprūpētājs bērnam. To visu man palīdz mans atbalsta centrs. Iedrošinu nebaidīties, jo es šajā visā gāju ar tādu domu, ja tas nebūs man, ja tas nav mans ceļš, tad tas nenokārtosies. Bet ja tas ir mans ceļš, tad ceļš pakārtosies, un es tagad esmu audžu ģimeni, un grūtībās es zinu, kur es varu saņemt atbalstu.